Nu ko, čau draugi, lecam iekšā jaunā sērijā, loģiski kā visi pārējie latvieši. Mēs esam ieradušies uz VRC rallī. Šobrīd esam servis parkā, tā te izskatās. Nepavēlt esam šeit, jo arī mūsu mašīna šogad ņem dalību VRC, bet kā vidas objekts. Es parādīšu, kā te viss notiek, un tie cilvēki, kas nav tikuši šeit, teiksim, pēc tam arī redzēs, kā te viss izskatās. Tagad reku cilvēki gatavo autiņus. Jā, šobrīd izskatās, ka viss parks ir diezgan tukšs, bet tas ir tikai tāpēc, ka šobrīd visas mašīnas ir Rīgā Biķerniekos, un tāpēc viss telts gaida. Tā mēs ar Teo šodien izklaidējamies abi divi. Vai ne, Teo? Čau! Teo arī pirmais rallijs un pasaules rallijs. Tā kā arī ļoti interesanti un būs ko redzēt mums visiem. Šitam bišķiņ nopietnāks salons nekā mūsu mašīnai. Ir arī ielikt noteikti daudz naudiņu. Mēs esam atnākuši šobrīd līdz vēstures vietai, kur kā vispār rallijs sācies ir, un arī ir atzīts šādas mašīnas, ko visādas veco laiku lietiņas. Senos laikos tādām ķiverēm mauc vaļā. Un šitās pīlītes lika virsū uz tur, kur bagažnieku, nevis bagažnieku, bet kur kabinā piekabs, virsū uz piekabs āķi, jā. Tā kā bija tāds trends kādreiz, nezinu, kāpēc tā darīja, varbūt arī ierakstīt komentārā, kāpēc viss tās mantiņas turienu lika. Redz, ka šeit vesela čupa ar vimpeļiem ir tā laika. Tajā laikā bija moderna šitie vimpelīši. Man liekas, katrā sportā bija kādreiz. Štāda sporta kombinzoni. Disks, kurš ir dzīvu redzējis. Vēl viena sporta mašīna. Arī standarta motoriņš izstāsta, ka šis bišķi uzvīlēts, ir bišķi savādāks un iknāks nekā mums ir Elbakjāna mašīnas, starp citu tā ir. Nu, iespaidīgi, tie ir ko redzēt. Tie ir ko redzēt, un mašīnas ir daudz un interesants. Redz, ko helikopters iet gaisā arī. Šeit arī šāds auto noteikti viņi ir interesanti braukt, gan jau, kad bicīti uzkačāja kādreiz skrūvējot viņas garažās tajos laikos. Tāpēc noteikti varēja pabraukt pa trasa tādu, bet nu labs. Jā, šis ritīgi par retro tēmu mums ir. Jā, paiesim vēl bišķiņi apstīsimies, kas šeit vēl ir. Šeit laikam var nopirkt merču, tas ir drēbes, cepures un vēl visu kaut ko. Te stāv autiņi. Nu, tādas mājas sacelts vienkārši kosmos. Nu, tāds kosmos tur nauda laikam vispār netiek skaitīt uz šito visu. Nu, augstākais līmenis. Mēs ar Teo esam atnākuši līdz normālām servisparkam, nu, līdz tādām garažām, kad sapņos pat tādas nerādās, bet tu viņas redz dzīvē. Šeit ir Toyotai. Un te blakus Hyundai. Vienkārši, nu, kosmos. Šis ir tiešām kosmos. Nu, prātam, neaptveram tāda garaža māja, viss konferenču zāles iekšā. Te pat ir puķes, tur puķpodi, viss te ir, nu, kas pa līmeni. Pat nevar stādīties priekšā, cik tas izmaksā. Nu, nenormāli. Nu, iespaidīgi. Tāda garaža. Es domāju, katrs čalis, kam ir
autiņu un darbnīcas sapņot par tādu garāžu. Nu, vienkārši vājprāts. Automašīnu lielajā. Balstījā kilometri iespēja regulējumi īstenībā nav piemēroti šādiem ātrumposmiem. To bieži vien var novērot, piemēram... Nu ko, draugi, ir klāt otrā rallija diena. Ir piekdiena, mēs esam Kuldīgā, sveiciens Kuldīgai. Mūsu rallija komanda. Visa jau ir gatava. Tuliņ kāpsim iekšā un tad es jums parādīšu no dopa, kā brauc VRC autiņi. Es ceru, ka sanāks kaut ko safilmēt un būs forši. Tā kā tiekamies pēc brīža. Tas brīdis, kad ejam uz dopu, te visi tagad komandā staigā. Pārējie komandas biedri nāk. Un jā, tā mēs mīcam. Nu ko, draugi, esam veiksmīgi tikuši skatītāji vietiņā. Te ir baigais līkums. Pirmo reizi dzīvē redzu, kad dopā ir kafejnītes. Mūsu visa lielā komanda, arī skatītāji tik nāk un nāk un nāk. Liekas, ka mēs būsim ļoti daudz cilvēki. Gaidām tuliņ pirmās mašīnas. Mēs tikko sapratām vienu lietu. Principā ir tā, ja jūs netiekat nākamajā dienā uz ralliju un jums ir draugs, kuram nav biļetes, tad mēs parādīsim lifehacku, kā var izdarīt, lai noņemt aproci. Skaties. Jums ir šitā jāsarulē. Un uz vienu pusi sarulē šo te. Šito ten ir šitā jāsarulē. Un tad to nogriež nost. Nē, mums nesanāk. Pēterī mums nesanāk. Mums sanāca virs tam. Mums pirmīt sanāca. Redziet, šitā Nē, ten... mums diviem sanāca. Es vēl vienam tintem. Arī. Jā, šitā sarulē. Viņam nav vairāk. Šitā norulē. Un viss, jūs čoms tiek pie aproces no rīta. Ja viņš arī šovakar ir aizballējies, viņš rīt varētu dot aproci savam labākam draugam. Pareizi mammai. Jā. Un liek... Esam apakaļ. Esam apakaļ. Tā kā, ja jums tas nodara, kādreiz izmantojiet to. Jūs jau noteikti pazīstat manu draugu Reinu Kamparu, kuras kopā brauc mini rallijā. Paprasīsim viņam pāris jautājumus, kā viņam liekas, cik pelna rallija braucējs un kā viņam maksā, vai viņam maksā pa stundām, vai pa nobrauktiem kilometriem, vai pa padarīto, jā. Kā tev liekas, Reini? Nu, loģiski liktos jau, lai tāds viņiem būtu stimuls, ka viņiem maksāt pa nobrauktiem kilometriem. Zin, kā es sanāk, ka tev te aiziet te līkumā ķeņķeri-veņķeris, nu tad tu tomēr aldziņu nesaņem. Kā tev liekas, pieņemsim, mums mini rallijā dalības maksa ir jāmaksā mums pašiem, viņi arī maksā dalības maksu paši, nu tā kā sametās no omēm un senčiem paprast naudu, lai varētu nobraukt rallijā. Es tā nākam vakar WhatsApp uzrakstīju, viņš teica, ka viņš paņēma SMS-ku, nu lai viņš varētu šitā piedalīties, bet no SMS rakstīja tik lielas summas viņiem nav, viņi nevar aizdot. Jā, nu tad tev principā tev liekas, ka pa padarīto viņiem maksā. Jā, nu, es domāju, ka viņam maksā varbūt pa stundām, bet nu, vienīgais par to, ka viņš ir sastrādājis brīnums un te ķeņķeri uztaisījis, tā viņam ir bišķi ietur no algas varbūt. Jā. Es tā domāju. Bet, Tikmēr rallija fanu zonā mēģina piepūst sēžamo. Tagad tā tu sāc cilvēku. Jo, magāžīne. Jā, cilvēki plūst un plūst nenormāli daudz. Te ir pilns ar ārzemniekiem, ļoti daudz ārzemnieku. Un mums ir vēl viens rallija fans, un paprasīsim viņam tieši tos pašus jautājumus, kā tev liekas, cik pelna rallija braucējs? Vai viņam maksā pa stundām vai pa padarīto darbu? Pa stundām vai pa padarīto, es domāju pa kilometriem reāli. Pa kilometriem? Jā, tas ir stūmenim stabili pa kilometriem, jo lielāks pārbrauciens, jo viņš vairāk nopelna. O? Reāli. Es tā uzskatu, bet Jā. nu, braucējiem ir pa labu darbiņu, jā. Atalgo pa labu darbu. Ierakst komentārā, kā tev liekas,
Vai braucējiem maksā pa stundām vai pa padarīto darbu? Būs interesanti apstīties, kā jums liekas, bet tuliņ mēģināsim vēl atrast kādu cilvēku un paintervēsim. Satikām vienu draugu no Ropažiem, pajautāsim viņam tieši to pašu jautājumu, ko pajautājām iepriekšējiem. Kā tev liekas, cik pelna rallī braucējs? Pietiekam. Kā tev liekas, viņš pelna pa stundām vai pa nobrauktiem kilometriem vai pa padarīto darbu? Es domāju, ka Vits maksā tā kā valsts programma. Nav tāda, tā kā stīpa. Es nezinu, neesmu pārliecināts, bet tas ir interesanti, jo es domāju, ka daudzi klātesošie nezina, cik pelna spicē rallī braucēji, ne? Nezinu. Bet noteikti, ka valsts ieņēmumu dienests zina, cik viņi pelna. Jā. Vismaz Latvijas čaļi. Satikām arī rallī fanus un uzdosim viņiem arī tieši to pašu jautājumu, ko uzdevām pārējiem. Čau! Kā jums iet? Forši. Jums šis ir pirmais rallijs? Nē. Bet VRC? VRC pirmais. VRC pirmais, jā. Kāds sajūts? Šodien daudz cilvēku, ne? Jā. Patīkams sajūta, satraugums. Satraugums, jā. Un mans jautājums ir tāds, kā jums liekas, cik rallī piloti pelna algu? Viņiem maksā pa stundām vai pa padarīto darbiņu? Kā jums liekas? Es domāju, kāds līgumdarbs ir. Padarīto. Pa padarīto, jā? Pa ko mēs fanojam? Noteikti pa mūsējo, ne? Protams. Jācer, ka viņam šodien viss sanāks. Un no kurienes jūs esat? No Rīgas. No Rīgas. Os. Vispār mēs nākam no Tallas puses. Tas jau te padās. Netāli, jā, īstenībā, jā. Jā, satikām vēl latviešu rallī fanus un uzdosim viņiem to pašu jautājumu, ko uzdevām pārējiem. Kā jums liekas, cik rallī pilots pelna braucot? Vai viņam maksā vai viņam maksā pa stundām vai pa nobrauktiem kilometriem? Es domāju, ka tāds jautājums. Jā, kā tev liekas? Vai viņam maksā? Lai ir pa stundām. Pa stundām, jā? Ok. Un katrā ziņā joprojām ierakstiet komentārā, vai maksā pa stundām, vai maksā pa padarīto darbu. Nu ko, esam ar visu lielo rallī ģimeni un mūsu komandu nākamajā dopā. Šādi te izskatās. Šeit no turienes ies mašīna. Brauks. Te tādi forši līkumi. Jau arī daudz skatītāji ir. Tā mēs visi vienā bariņā draudzīgi draudzējamies. Žēl, ka mums nesanāca nofilmēt visu rallī kopumā. Bet es gribu pateikt lielu paldies VRC rallī organizatoriem, kas deva mums iespēju arī ņemt dalīt kā vīdes objektam, autiņam, kurš stāvēja Liepājā pie Kursas kluba, ko varēja cilvēki redzēt. Vēlreiz liels paldies viņiem par to iespēju, ko deva mums. Un man tev ir jautājums, vai tu esi redzējis NBA čempionu Moskvičā? Ja nē, tad tagad esi. Ņemot vērā, kad VRC rallijs tika aizvadīts godam, ir laiks mums gatavoties mini-rallijam Liepāja. Tāpēc ņemam ekipējumu un sākam trenēties.